un tā viņa tur vāļājās visu meikapa laiku. Manā profesionālajā karjerā ir arī gadījušies tādi nepārāk patīkami momenti. Viens no tiem notika pāris gadi atpakaļ, kad es devos post Līgavu uz viesnīcu. Līgava mani sagaidīja ar platu smaidu, viss bija ļoti pozitīvi. Viesnīcas numurs bija ļoti grezns, bija iespēja iziet uz privāto āra terasi. Pa logu pavērās burvīgs skats uz jūru. Es sagatavoju savu darba vietu, un mēs ķērāmies klāt pie grima. Kad bija pagājusi kāda pusstunda, pēkšņi mēs izdzirdējām briesmīgu troksni no terases, un kad mēs paskatījāmies, mēs ieraudzījām, ka kaija bija ielidojusi sienā, un tajā mirklī visa terase bija asinīs. Un, protams, kaija bija bez dzīvības pazīmēm. Godīgi pateikšu, skats nebija no smukākajiem. Tieši tāpēc es piedāvāju aiziet uz viesnīcas reception un palūgt, lai viņi to kaiju novāc. To arī es izdarīju, un atgriežoties numuriņā, turpināju krāsot Līgavu, bet, diemžēl, visu atlikušo stundu neviens tā arī neieradās viesnīcas terasi sakopt. Tāpēc visu šo laiku mēs skatījāmies uz mirušu kaiju un viņas asinīm. Kad pēc nedēļas sazinājos ar šo klienti, viņa man pastāstīja, ka reception bija sajaukuši numuriņu, kur vajadzēja uzkopt, un tāpēc vēl visu to laiku līdz pašām kāzām kaija gulēja turpat. Bet ļoti labi, ka Līgava nebija mājticīga, un tā mirusī kaija nekādīgi neiespaidoja viņas spriedumu par kāzām. Un atlikusī kāzu diena bija fantastiska.